No Saeimas ir jaunas ziņas par to, kādā veidā deputāti tiek galā ar savu stresu. Par laimi tas ir ļoti nekaitīgi. Viņi strādā ar seksuāla rakstura informāciju. Tas ir īstais teātris. Šodien sarunas par neikdienišķo ikdienišķajā uzstāsies Rita Vitolita, Lase Lasmane. Esiet lūdzu uzmanīgi. Labdien! Paldies! Labdien visiem! Pēdējā statistika liecina, ka 80% no mobilā interneta lietotājiem strīmo, kur? Es domāju, tā kulināri. Kā tu vienreiz varētu pievērties ar savu kulināriju? Ko tu kliet uzreiz uz mani? Tas ir īstas nopietnas veču lietas, klausies! Kur? Jūs paši zinat. Jā, seksa industrijas ražotajās lapās. Tu Vita jau ir tikusi līdz Saeimas tribīnai. Momentā izdzēs ārā visas mūsu vecās paroles. Tūlīt! Kas tai vecinē vispār var būt? Paskaties, kāda man ir aplikācija. Atnāk klāsnīgi Sex.ru. Es gribētu nākt klajā ar pavisam jaunu un konfidencionālu piedāvājumu, ko mēs izstrādājam saviem īpašajiem klientiem, kas strādā īpašajās vietās. Mūsu rindā visforšākā Iveta esi tu. Jā, es kādreiz domāju, ka tā vakarā sēž izņurts un tevi no paskastes paskatos miers iestājās. Nedaudz par jaunajām aplikācijām. Sprīdītes. Kurš gan nezina šo mazo ņipro zēnu, kurš izdauzījies par pasauli. Tomēr saprot, ka mājās ir labāk. Viņš gan ir ar velnu izkoķetējis, gan arī izbaudījis princeses Zeltītes neķītro dabu. Bet, teikšu godīgi, mani tas internets neuzbudina. Es paņemu melbā tās bildes, telefons apakšā un Tālāk, palēkā akmens stāsta būs cilvēkiem gados, kam patīk rāmāks skatījums uz lietām no neparastā redzes leņķa. Puiši par tevi runā tagad! Sākumā likās kaut kas par murgu, ja? Bet tagad es pilnīgi saprotu, par ko ir runā. Bet mūsu pats jaunākais produkts aplikācija Mazā Mikiņa lielie darbi ir domāts gan jaunajai paudzei, gan arī brieduma gados esošiem cilvēkiem, kuriem asins zīslas vēl bango. Man kādreiz vispār nekas nebangoja. Un tad es vienreiz iedzēru sunīšu tējas uzlējumu. Beidziet, tik skaļi mani interesē. Un no tās sunīšu tējas uzlējumu tā viss sabangojās. Es ceru, ka strīmotāju loks tikai paplašināsies. Un nevajag no tā kaunēties. Tas viss ir dabīgi. Atā. Valstī viss ir kārtībā.